Man liekas, kad es sāku strādāt 15. un 16. gada sezonā, jo tagad vajadzētu būt, ka man ir kaut kādi 9 līdz 10 gadu kopā uz slidām kā tiesnesim. Un EHL-ā varētu būt kaut kāda, es teiktu, no 3. sezonas vai no 4. Tāpēc, kad es pats spēlēju un tiesāties EHL-ā sāku vēlāk. Es kādreiz ļoti gribēju iet kā hokejā. Vecāki darīja visu, lai es neietu hokejā, visādos citos sporta veidos. Mani bīdīja kaut kur stūķēja. Es sāku nodarboties ar hokeju, kad man bija 18 gadi. Ja tad bija pašam savs darbs, pašam sava alga. Es pamanīju, ka tiesneša atlase. Un tur bija attēls rada gabals, kas to organizēja. Un es domāju, ir jāpamēģina. Un tā mēs atnācām tur vairāk jaunie čaļi. Palika gan laikam, 10–15% no tiem visiem. Grūtākais ir censties pilnveidot sevi, nestoties uz to, ka ir ļoti daudz apkārt cilvēki, kas visu laiku cenšas tevi demotivēt tajā visā pasākumā. Jo tas grūtākais jau ir saturēt sevi, savaldīt tad, kad pretīm ir cilvēks, kurš visticamāk zina ļoti maz no tava darba specifikas, bet vienmēr ir daudz pārliecinātāks un nāk un argumentē kaut kādu savu taisnību. Tā kā tu uz ledus esi kā amatpersona, tad tu nevari gluži viņam atbildēt tāpat, kā tu varbūt atbildēt uz ielas. Tas jau tāds uz robežiņas jau bija. Normāli. Vispār negrūti. Nē. Viņam? Nē, tu tik runā galvā. Personīgi, kas ir tas, kas traucē, tas ir tad, kad cilvēks, kurš tiešām tu jau skaidri zini, ka viņš nepārzina noteikumus tā, kā to pārzini tu. Viņš tev izsaka kaut kādas, aizskrošas piezīmes, ja tur verbāls par to, ka tu neesi kaut ko pamanījis. Beigās viņam izskaidro, ka jau 4 gadus īstenībā noteikumi ir mainījušies, un tas nemaz nav aktuāli vairāk. Viņš varbūt nokar galvu, iekšēji varbūt viņš atvainojās, bet tā kā saka, tā mazā tā asuma piegarša paliek tomēr. Es domāju, ka spēlētājiem vajadzētu saprast vienu niansi hokejā saistībā ar tiesnešiem. Gluži tāpat kā uz ielas satiksmi regulē ceļu policija. Un viņu uzdevums nav sodīt katru braucēju uz ielas, bet viņu uzdevums ir sekot līdzi, lai visi ievēro noteikumus. Tad tieši tāpat ir arī hokejā. Mēs tur neesam tikai tāpēc, lai iedotu noraidījumu, lai kādam kaut ko pateiktu. Bet mēs tur esam gan arī tā iemesla dēļ, lai pārbaudītu, vai ekipējums ir kārtībā, vai spēlētāji ievēro noteikumus. Tajā pašā brīdī, ja mēs redzam, ka kāds spēcīgāks spēlētājs ļoti uzskatām vēlas nodarīt pāri kādam vājākam spēlētājiem, arī tāpēc uz laukuma ir tiesneši, lai jau laicīgi šo te apturētu. Tieši tāpat kā brīdī, kad jūs aptur ceļu policists, iespējams, viņš varbūt vienkārši grib aprunāties. Nav uzreiz jāraida viss savs negatīvais pret viņu, jo, protams, kad arī uz ielas atturot mašīnas logu un pasakot kaut ko ceļu policistam, tas lēmums būs daudz skarbāks nekā tad, ja tu būtu viņu vienkārši uzklausījis, atzina savu kļūdu, pateicis, jā, mana vaina un slido tālāk, vai kā uz ielas, piemēram, brauc tālāk. Thank you.